Tā, nu labrīt, vārds sakot, atkal video par cieņas tematu, jā, ka jācien viens otru un visu šito te huiņu un tā tālāk. Un tad uzreiz, lai, nav šitie te pārpratumi, bļaļ, ka šitais onkuls lamājās un viņa bērns skatās, un vai viņš, bļaļ, šito pašu mutu maizi ēd, jā, tiem, kam traucē leksiku, uzreiz pisaties nahuj, uzreiz, zin kā, bez vārda runas, jo labāk nepaliks, jā, pēkšņi nesākšu citēt Rainu, bļaļ, un Enzelīnu vārnīcā meklēt kaut kādus specifiskos vārdus, kas varētu, raisīt jūsu ausīm gandarījumu. Var sakot par braukšanas kultūru, jobanī vrota atkal, kā tu neuzvilksies cilvēku. Var sakot, jā, tagad brauc, man te jāpaņem, bļaļ, vien šitā te sūtījums viens jāpaņem no Omnivus, jā, un man te, netālu tur no mājām, kur es visu laiku sūtu un tā tālāk, un tur ir veikals stāviet, jā, veikals stāviet, normāli daudz stāviet, protams, tur pa zemi nav tur, pa ziemu nav tur sazīmēts līnijas, kur un kā jāstājās, bet, skaidrs, jā, viss pēc poņas, jā, jo viņi vienmēr ir diezgan pilni, jā, pavasar tur vispār ir pizdiets, tāpēc, ka viņi pie jūras atrodās, jā, bet arī pa ziemu, no rīt gluži ne, bet, dienas laikā viņi ir pilni, tā, ka tev citreiz jābrauc un citreiz pat nemaz īsti neatrod, kur to mašīnu nolikt. Un tagad, jā, es braucu, man pa priekšu velkās kaut kāds, pīzd muši, kaut kāda maz triperi vai vēl tur kaut ko, bet, labi ir, zin kā, tur 100 metri jāpabrauc, es tur taurēs neko, vienkārši pēc tam, zin kā, izteikšu savējo nepatiku. Un tagad, jā, iebraucam iekšā, iegriežam, tā kā tas ceļš, kas uz stāviet, jā, braucam, tur, zin kā, tās Omnivus kasas labā pusē un tā, un skatos mašīnu vēl, diezgan agri, zin kā, no rīta vēl vietas ir, jā, un tagad skatos, jā, reku tieši pie Omnivus, tā kā es jau redzu pa gabalu, ir, nolikusies kaut kāda viena mašīna pie durīm, tad tur ir viena invalīda stāviet, jā, bet tā invalīda, viņa ir aizsnigus, tagad tur viss liekam nav slinkums, bet, nav kā saka, uz ceļu uzzīmēt, zin kā, piepisties nevar, tā kā viss normāli, jā. Var sakot, jā, viena mašīna, tad ir, bļaļ, tāda šķirba, kur tu var, bļaļ, pretraķešu sistēmu Patriot, bļaļ, novietot, jā, prātīgi, jā, pat divas, bļaļ, jā. Un tagad, jā, tālāk viena mašīna, pēc tam tur mašīnas, zolīt viena aiz otras, un tad tur tālumā ir vietas, jā. Un es tagad ozveibīs, bļaļ, tā tur mašīna rāda, atvainojas, bļaļ, zin kā, kakls bišķiņ grauž. Tā mašīna rāda pagriezienu, es arī pagriezienu, saliksimies tu. Un tu saproti, bļaļ, tur tā šķirba ir tā, ka, bļaļ, 3 mašīnas varbūt nevar ielikt, bet 2 var ielikt tā, ka tu var durvis pilnā plašumā atvērt, bļaļ, izkāpt ārā, es nezinu, bļaļ, ar 3-stāvīgu kāju pa priekšu un tā tālāk, kapitāli. Un ko tu domā, bļaļ, karoči, tā vecina, bļaļ, viņi iebrauc točna pa vidu, tā, ka tu, bļaļ, ne šinī pusē, bļaļ, ne šinī nevar nolikt, jā. Un vēl nevis tā kā noliek, ka tu vēl tur kaut kā varētu mēģināt, bļaļ, zin kā, priekša, pakaļ kaut kā tā, ne, viņi tā, bļaļ, ieslīp, mazliet ieslīp. Es tagad domāju, nihu iesibē, bet, labi, zin kā, tūlīt cilvēks iegriez iekšā, pados atpakaļ, smuk noparkosies. Ne, viņi, bļaļ, nodzēš mašīnu nost, bļaļ, atver šito te saules sargu, bļaļ, un sāk skatīties, bļaļ, spogulī, bļaļ, kāda es izskatos, nahoj, zin kā, piemirs pa nakti, bļaļ, kāds bija mans izskats, jā, zin kā, jā, vot toč šitādes, bļaļ, izskatījos. Es domāju, vēl tu suka izņem, bļaļ, kaut kādu lopkrās vai, bļaļ, pūderi, nahuj, nopūderis vēl degunu, bļaļ, bet, nav, pirmā svaiguma nav, jā, jau, zin kā, pār 50, bļaļ, tuvāk 100 nekā 50, bļaļ. Karoči, jā, pīzdietis tagad sēž kaut ko blisē, es domāju, bļaļ, es taču negaidīšu, labi, ir, tur tālāk ir vietas. Es tagad, bļaļ, pabrauc tur 15 metri tālāk, iegriežos, noliek, bļaļ, aizies savāt savu sūtījumu no Omnivus, bļaļ, aizver tieši durtiņas, jā, ies atpakaļ šitā, bļaļ, izkāpus ārā no mašīnas, jā, bļaļ, es domāju, es jau nav tas, kurš, bļaļ, paklusēs, jā, es pieklāt, es saku, kundzīt, jūs, bļaļ, vienkārši zaibīs esat nolikus mašīnu, bļaļ, viņi tagad tā, bļaļ, skatās, ķipā, bļaļ, es pat pamodos, jā, un kas jūs esat, bļaļ, jaunais cilvēks, viņi tagad tā lupī man virsū, viņi, bļaļ, palūra uz mani, bļaļ, viņi tādām lielām acīm paskatās uz mašīnu, bļaļ, un pasaka, es domāju, bļaļ, jā, jobani, vrota, aizgāja, zin kā, lēnām uzkurbulē, bļaļ, tāpat kā mašīna no rīta, bļaļ, zin kā, tie, kas ar pirmo nevar iedarbināt, viņš tur, bļaļ, vienreiz, otreiz, jā, aizgāja, es domāju, zin kā, labi darbi izdarīja, pateikt cilvēkam, jo, bļaļ, labi ir, šajā gadījumā tur, bļaļ, bija stāvietas, bet tas tev neļauj kā pidarasam, bļaļ, aizņemt, bļaļ, faktiski 3 stāvietas, jā. Viņi tā pasaka, un pis nahuj uz veikalu. Es domāju,
ej, tu dirst kuņā, nu pīzdēts, bļaļ, zin kā, gandrīz varētu. Nu, nav man vairs, bļaļ, zin kā tā plastika, bļaļ, bet varētu kaut kā pagriezienā virtuškā, bļaļ, pist pa muti, tā kā Bruce Lee filmā, bļaļ, wow, tikai, nu, vairs nav, es saku, nav vairs jaunība, bļaļ, nav vairs izveicība, bļaļ, tā kā tik augsts neceļās, jā, slidens vēl, bļaļ, pīzdēts, jā, karoči, tu vari vienkārši stāvēt un domāt, nu, cik mēs esam zajibīs forši, bļaļ, kā mēs viens otru cienam, jā, paībaļ, kur tie citi liks mašīnu, paībaļ, bļaļ, jā, nu, tieši tai brīdī tur, bļaļ, kaut kāds stāvietiņas ir brīvs, jā, man pohujas nolikos, jā, tīri pēc šitāda viedokļa, tāpat kā tie pidarasi, jā, nu, labi ir tagad, es neesmu kaut kāds tālos gabals brauc, tagad jau ceļ arī notīrīt, jā, nu, vienmēr es teicu, nu, bļaļ, nu, ja tu nemāk, nu, nav tev skills ziemā, bļaļ, braukt, nu, nebrauc, nu, jobanī vrot, jā, nu, īpaši pilsētā, nu, taču sabiedriskais kursē, bļaļ, nu, nezinu, paņem boltiņu vai vēl tur kaut kur, nu, nav tev jālien, ja tu, bļaļ, dalbajams, ja tu pat nevari fucking, bļaļ, jobanī vrot, bļaļ, pludmalē noparkoties tā, lai vēl viena, ja ne divas mašīnas, tu varētu blakus, nu, nahuj braukt, nē, nu, pīzdēts uzvilkos, jā, uzvilkos, atkal, protams, ļoti daudz lamvārdu, atkal ļoti daudz visu tās negācijas, bet, nu, vienkārši gribēju pateikt, nu, bļaļ, nu, cilvēki, nu, neesam pidaras, ne tikai šajā gadījumā, nu, padomājam, kā tam otram būs, jā, nu, kā tam otram, bļaļ, nu, pohuj, bļaļ, pīzdēts, jā, viss, nav vairs ko piebilst, nav vairs ko teikt, viss, čau.